ir agrs rīts. Samanta un citi Okartas akadēmijas dalībnieki saldi čuč, un tikai Evijai un Nikolajam nav miera. Mēs piecēlāmies 7:30. Jā, es ļoti maz gulēju, ļoti nakmīgs. Jāiebaro viņai uz miega zāles. To, ka mēs kaut ko darām viņai, tas viņai bija skaidrs. Lai saprastu, ko īsti saldais pārītis perina, ir jāatgriežas iepriekšējā vakarā. Happy birthday to you, happy birthday to you. Paldies Dievam! Nekādu ļaunu nodomu, bet gan pārsteigums jubilārais Samantai. No rīta viņi necelsies augšā. Tieši tā. Vienkārši ļoti klusām jāpeceļās. Tik un tā, ja kāds kaut ko čubinās, es dzirdēs. Nu labi, modinātāji viņi dzirdēs, bet viņi jau necelsies dēļ tā modinātāji. Sazvērnieku plāni gandrīz izgāžas, jo pēkšņi lielajā zālē grib ienākt Samanta. Ej ārā, mudīgi! Fiksam ārā! Un nenāc atpakaļ! Nekad vairs nenāc atpakaļ! Es biju tik dusmīga, bet viņi izrādās, ka tie īsti neko neredzēja. Bet tik un tā stulbi. Tāpēc, kad Marekam bija uzticējis to, lai viņš vaktēja, lai viņi nenāk uz zāli, un viņš aizgāja gulēt. Un tad kā, labi, Bīvārs pēc tam, laikam, tika atstāts pa atbildīgo, bet viņš nepaspēja noķert viņu. Tomēr viss beidzās labi. Yo, we got a birthday in the house. If it's your birthday, let me hear you say. We want to know. Gribēju cēlās šodien tik akru, lai ritīgi visu salikt baloni. Cik jau? Jēzi! Spēju! Wow! Mēs sākam šaut pa lēnām viens otru. Jā, Samantiņa modrību zaudēt nedrīkst, sevišķi savā dzimšanas dienā. Zini, ko šobrīd dara Samanta? Samanta stāv un noklausās. Kādus vēl pārsteigumus Samantai sagādājuši kolēģi redzēsim vakara tiešraidē.